pirms dažām dienām portālā jauns.lv bija tāds raksts. Tur, var sakot, divas kaut kādas slavenākais lesbiešu pāris Latvijā, kaut kādas fitnes treneris, viņas tātad esot bērnu gaidībās. Un, protams, tur ir paskaidrots tajā rakstā, ka viņām tur ir donors, un viņām šis ir otrais, laikam, mēģinājums. Pirmais bija neveiksmīgs, tai vienai no tām sievām vai nezinu, kā lai nosauc. Un tagad otrais gadījums ir mēģinājums, pareizāk sakot, un tas ir veiksmīgs. Un tagad viņas ir bērnu gaidībās. Bet šajā visā manī atkal ienāca prātā tādas domas. Es atcerējos, ka es biju jau pirms kaut kāda laika, tur gada, 2, 3, neatceros cik sen, bet bija kaut kāds tāds temats, ka Amerikā sevišķi populāri ir, teiksim, homoseksuāli pāri. Viņi arī šādā veidā tiek pie bērna, teiksim tā, un juridiskais aspekts tur skaidrs, visi dokumenti kārtībā, bet ir tāds, gribējās tāds pārdoms pastāstīt par to, ka kāds tad ir morālais aspekts. Jo, de facto sanāk tā, it kā, vai tā, jautājums tāds, vai tā nav cilvēktirniecība. Vai, piemēram, šī gadījumā tur ir rakstīts tajā rakstā par šīm te latvietēm, ka tas donors viņām esot anonīms, bet tāpat laikā viņas raksta, ka tam donoram tiks ļauts iepazīties ar savu bērnu, tad, kad bērns būs sasniedzis 18 gadus. Tas nozīmē, ka, principā dīvaini kaut kā sanāk, ka viņas grib to bērnu paturēt tikai savā rīcībā līdz tiem 18 gadiem, un bērns nemaz nezinās, kas ir viņa tēvs. Kaut gan tas tēvs ir un ir dzīvs, un varbūt tās pat gribētu satikties. Lūk, tas man lika domāt, vai viņas, tātad pirmais tā ir tā kā cilvēktirdzniecība, ja, kad faktiski sanāk, ka piemēram Amerikā tur ir populāri, ka tāda turīga homoseksuāla geju, piemēram, pāris, viņi samaksā naudu surogātu mātei, un viņa iznāsā priekš viņiem bērnu. Faktiski sanāk, ka nopērk to bērnu kā trofeju sev. Un arī šīs divas sievietes, man liekas, ja dabīgā ceļā nevar radīt bērnu, jo viena dzimuma cilvēki to nevar izdarīt tehniski nekādīgi, tad, bet to bērnu ļoti gribās. Tad kas tas ir? Tie ir instinkti, vai tas ir, tāda, mēs to izdarām tāpēc, ka mēs varam, un mums gribās tādu trofeju rādīt radiem un citai sabiedrībai. Tādas pārdomas man ir, vai kāds ir morālais aspekts šim visam, vai tas ir ok, jūs kā domājat, vai tas ir normāli? Tā, jo, piemēram, mums ir aizliegta cilvēktirdzniecība, ja? Ja tu transportēsi cilvēks kaut kā pret, vai pirks un pārdos, nedod Dievs pret savu gribu, bez viņa piekrišanas, tad tur ir smagi sodi, krimināla atbildība ar smagiem sodiem. Bet, ja tu pērc cilvēku, tā kā it kā dzimst no tevis, vai ir surogāta māte, kas iznāsā, kas pēc fakta arī ir, sanāk, tas ir tāda rūpala, kā bizness. Un tas cilvēciņš, kurš pat nenojauš, ka viņš tika nopirkts, kad izaugs, varbūt uzzinās, ja? Un kā ar to morālo aspektu. Un šāds te man pārdomas radās. Jo es līdz šim nebiju dzirdējis, ka Latvijā kaut kas tāds tiek praktizēts. Jā, tiek praktizēts, ka, piemēram, vīram un sievai nevar būt bērni. Un tad viņi vai nu adoptē, vai arī mēģina tikt pie bērna, tādā veidā ar tām medicīniskajām manipulācijām. Un man liekas, ka tas ir, normāli. Tas ir normāli. Kaut gan arī tā ir iejaukšanās dabas procesos, jo, kaut kāda iemesla dēļ nevar būt bērns tā, bet tas ir normāli. Taču, ja, teiksim, homoseksuāli pāri,
to bērnu, tad jautājums, kāpēc viņi to grib to bērnu, vai tā ir trofeja, jo viņi jau apzinās, ka viņi nevar radīt bērnu, bet tik ļoti gribās, ka ir gatavi pirkt, un cik tas no morālā aspekta ir pieņemami. Tādas ir tās manas šīs dienas pārdomas, vērotāju pārdomas, un labprāt uzzinātu jūsu domas, ja jums ir ko komentēt un pateikt šajā sakarā. Un paldies, ka skatījāties. Līdz nākamajai reizei.